Esiet sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā Eures raidījuma ciklā Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības aģentūras Eures konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Šodien un arī katru turpmāko mēnešu pēdējā ceturtdienā, 16. es aicināšu uz sarunu dažādu nozaru ekspertus, lai apspriest jautājumus, kas ir būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tematikai, un šodienas mūsu raidījuma tēma ir dzīvesvietas deklarēšana, atgriežoties Latvijā un uzturēšanās. Raidījuma laikā, ja jums rodās raidījuma tematikai atbilstoši jautājumi, varat tos uzdot čata logā. Šodien uz sarunu esmu aicinājis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi Arvīdu Zakaru, tādu juridiskās nodaļas vadītāju, un šodien pārunāsim šos jautājumus par mūsu remigrācijas šo tematiku. Labdien, Arvīdu! Jā, labdien! Sāksim varbūt ar jautājumu, kurš ir tāds pats svarīgākais tiem, kas atgriežas Latvijā. Tad viens no pirmiem soļiem atgriežoties ir dzīvesvietas deklarēšana. Tad kādā veidā tas notiek Latvijā, kur to var darīt un cik ilgā laikā tas ir jāveic? Jā, tiešām dzīvesvietas deklarēšana ir svarīgs jautājums. Tas ir mūsu visu Latvijas pilsoņu un tā skaitā arī nepilsoņu pienākums. Un tas ir jāizdara mēneša laikā, kopš brīža, kad jūs dzīvojat tai attiecīgajā dzīvesvietā. Un to var izdarīt jebkurā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas tas nekustamais īpašums, kurā jūs esat nolēmis deklarēt to dzīvesvietu. Un tas ir iespējams arī izmantojot Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu, kas faktiski ir visērtākais veids. Un gadījumā, ja jūs izmantojat e-pakalpojumu, tad faktiski tas ir bezmaksas, bet pašvaldībā uz vietas deklarējot dzīvesvietu ir jāmaksā valsts nodeva 4,27 €. Es pieļauju arī, ka šobrīd arī ir situācija tāda, ka visērtāk to, protams, ir izdarīt attālināt, un arī sanāk, ka tas mums būs bezmaksas. Mēs arī saņemam jautājumus tautiešiem, kur ir devušies uz ārvalstīm, kā ir ar viņiem? Tātad, vai viņiem šī ārvalstī iegūtā jaunā dzīvesvieta ir kaut kā jāpaziņo Latvijā, vai arī no Latvijas ir jāizdeklarējās, vai kā teikt, nav jāizdeklarēs? Kā ir ar šo situāciju? Jā, arī dodoties uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, pilsonim un nepilsonim ir pienākums paziņot Latvijas Republikai savu adresi ārvalstī. Šis pienākums ir jāveic 3 mēnešu laikā, kopš persona dzīvo attiecīgajā dzīvesvietā, vai arī principā ir pārcēlusies uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Un ar šo paziņošanu faktiski notiek tā, ka tiek aizstātas ziņas iedzīvotāju reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu. Tātad, ja persona paziņo par savu adresi ārvalstī, tad attiecībā uz deklarēto dzīvesvietu viņam nekas vairs nav jādara. Tad automātiski tās ziņas tiek. Jā, tas tā notiek automātiski. Ja tiek paziņot šī ārvalstu dzīvesvieta, tad var teikt, cilvēkam deklarētā dzīvesvieta Latvijā vairs neskaitīsies. Kādā veidā un kur šo lietu var izdarīt? To var izdarīt vairākos veidos. Viens veids ir Latvijas Republikas pārstāvniecībās, jeb vēstniecībās attiecīgajā valstī uz vietas. Tad var pa pastu nosūtīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei brīvas formas iesniegumu, kur norādīt savus identificējošos datus un attiecīgo dzīvesvietu. Un tāpat to visu var izdarīt arī e-pakalpojumā, kas ir pieejams Latvijā LV.
Tad mums mēdz būt arī situācijas, ka strādājot ārvalstīs, šis darba grafiks ir tāds, ka, pieņemsim, 2 mēnešus strādāju Norvēģijā, pēc tam 1 mēnesi uzturos Latvijā. Vai šajā situācijā arī būtu, tā teikt, jāizdeklarējās no Latvijas, ja notiek regulāri tomēr atgriešanās Latvijā? Te jāsaka tā, ka šeit, kā jau iepriekš minēju, tas pienākums paziņot dzīvesvietu ārvalstīs rodas no 3. mēneša, bet, protams, ja cilvēks zina, ka viņš uzreiz dzīvos patstāvīgi, tad, protams, viņš to var darīt uzreiz 1. dienā. Bet šajā konkrētajā gadījumā faktiski cilvēkam pašam būtu jāizvērtē, vai viņš joprojām ir sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valstu un pašvaldību. Jo atgādināšu, ka dzīvesvietas deklarēšanas galvenais mērķis ir tieši sasniedzamība tiesiskajās attiecībās. Un tikko kā persona nebūs sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti vai pašvaldību, tad viņam var rasties dažādas nepatīkamas situācijas. Pieņemsim, var nesaņemt kaut kādu svarīgu sūtījumu, kaut vai, es nezinu, no tiesas vai no kādas valsts iestādes. Tā kā tas ir pietiekoši svarīgi izdomāt, vai šajā gadījumā tā persona būs sasniedzama, vai tomēr ir jāsāk domāt par attiecīgi par tās adreses norādīšanu ārvalstī. Jā, tad šeit būtu jāizvērtē, kur tā lielākā un ilgākā uzturēšanās notiek, un ja tiešām, ja tas būs jau ilglaicīgi uzturoties ārvalstīs, tad, droši vien, ka tad jau būs šī ārvalsts adrese arī jāpaziņo. Labi. Tad vēl arī mūsu tautieši, mēdz būt tā, ārvalstīs satiek savu lielo mīlestību, atgriežoties Latvijā, dzīvesbiedrs nav Latvijas pilsonis, bet ir citas, piemēram, Eiropas Savienības valsts pilsonis. Kā attieksme atgriežoties Latvijā šī ģimenei attiecībā uz šo ārvalsts pilsoni, kā šim pilsonim būs jānoformē šī uzturēšanās un šīs lietas? Tātad, ja tas dzīvesbiedrs ir Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, tad ieceļojot Latvijā uz viņu attiecas tāda pat brīva personu kustība, kā mums, pieņemsim, ceļojot pa Eiropas Savienību, un līdz 90 dienām persona var uzturēties nereģistrējoties. Bet, protams, ja mēs runājam par pārcelšanos uz dzīvi Latvijā, tad skaidrs, ka personai būtu jāvēršas pilsonības migrācijas lietu pārvaldē un jāiesniedz iesniegums ar mērķi reģistrēties Latvijas Republikā un saņemt reģistrācijas apliecību. Un faktiski to dokumentu apjoms ir jāaizpilda anketa un jānorāda tas uzturēšanās iemesls. Šajā gadījumā būs ģimenes apvienošana Latvijas Republikas pilsoni vai nepilsoni. Un arī būs nepieciešams dokuments, kas apliecina šīs civiltiesiskās saistības, pieņemsim, laulība. Bet, ja tas Latvijas pilsonis, protams, viņam ir pienākums informēt arī par visiem civiltiesiskajiem notikumiem, kas notiek ar viņu ārvalstīs, būs sniedzis šo informāciju, ka viņam ir laulātais un ziņas būs iedzīvotāja reģistrā, tad tā informācija arī jau būs mūsu rīcībā. Bet otra daļa, ja tas laulātais ir trešās valsts pilsonis, tad viņam pirms ieceļošanas ir jāiesniedz dokumenti vēstniecībā uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Un Latvijas pilsonim vai nepilsonim ir jātaisa izsaukums šeit. Faktiski to dokumentu kopums ir krietni lielāks un tad attiecīgi, ja Eiropas Savienības pilsoņu gadījumā uzturēšanās reģistrācijas apliecība uz 5 gadiem, tad trešās valsts pilsoņu gadījumā būs uz gadu, tad uz 4 un tad jau iespēja
pastāvīgu uzturēšanās atļauju formātu. Bet, jebkurā gadījumā visa informācija ir sīki pieejama Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā zem sadaļas uzturēšanās, ja es nemaldos. Un tad tur ir gan dokumenti, kas ir jāiesniedz, gan arī, teiksim, visādas nianses, ka pieņemsim tā atšķirība no kādas valsts persona brauc, tur arī varētu būt nianses. Tā kā tas komplicēts jautājums varētu būt. Jā, tad tas ir būtībā noteikti pievērš šim jautājumam uzmanību, jo atšķirīgi ir šī procedūra, kā gan ieceļot, gan arī uzturēties gadījumā, ja Latvijas pilsoņu dzīves biedrs ir vai nu Eiropas Savienības pilsoņs, vai tomēr viņš nav šīs Eiropas Savienības pilsoņs. Jā. Jā. Un minējāt par informāciju mājaslapā. Nosauciet lūdzu šo mājaslapas adresi, lai būtu skatītājiem arī iespēja uzzināt šo informāciju vairāk un zinātu, kur vērsties. Tā tad pmlp.gov.lv. Jā, tad vai arī Pilsonības migrācijas pārvalde saīsinājumā gov.lv. Jā, un jā. Vēl kādi resursi varbūt? Tas arī būtu tas, kur būtu jāsāk informācijas ieguve. Es kā juridiskās nodaļas vadītājs arī ieteiktu, bet normatīvi akti arī ir ļoti labs informācijas ieguves avots. Bet tas tā. Jā, bet primāri visa nepieciešamā informācija jūsu mājaslapā pieejama. Noteikti arī gribu pajautāt par šo arī salīdzinoši jaunu aktualitāti par Brexit. Tad zinām, ka kopš šī gada sākuma apvienotā karaliste vairs nav Eiropas Savienības valsts. Tas nozīmē, ka būtībā mēs viņu uzskatām kā par trešo valsti, un līdz ar to mainās arī šie nosacījumi tiem cilvēkiem, kas varbūt jau ir uzturās šeit Latvijā, vai viņiem arī ir kaut kas papildus, jāveic kādas reģistrācijas vai kas cits? Attiecībā uz Brexitu ir tā, ka kā jūs jau arī minējāt, no šī gada sākuma Lielbritānija ir trešā valsts, un faktiski ieceļojot šodien uz Lielbritānijas pilsoņiem attiecas imigrācijas likums, un tātad viņi vairs netiek uzskatīti kā Eiropas Savienības pilsoņi. Savukārt uz tiem, kas jau uzturās Latvijas Republikā, ir tā, ka mēs Pilsonības migrācijas lietu pārvalde esam viņus arī visus uzrunājuši un nosūtījuši viņiem vēstules, kurā ir informācija, tad, ko darīt, lai varētu turpināt uzturēties, un faktiski tā darbība ir tāda, ka ir jāvēršas Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu un vēlmi turpināt uzturēties, un tad attiecīgi tiek jautājums izskatīts. Paldies. Vēl viens tāds jautājums, varbūt nedaudz arī tādā nākotnē. Esmu dzirdējis par tādu EID personu apliecinošu dokumentu. Varu pastāstīt, kas tas ir par dokumentu un kāda ir šī dokumenta būtība un kāds būtu tas iegūms tiem mūsu tautiešiem, kuri šobrīd varbūt ārvalstīs un kaut kad nākotnē plāno atgriezties Latvijā. EID dokuments karte, tā ir personas apliecība, kas tiek izsniegta kartes veidā. Un pieņemsim mums kā Latvijas pilsoņiem, tas var būt arī ceļošanas dokuments pa Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet tas lielākais ieguvums no personai ir šāda ID karte, ir tas, ka šajā kartē ir iekļauti kvalificēti certifikāti, kas ļauj identificēties e-vidē un piekļūt pilnīgi visiem valsts sniegtajiem pakalpojumiem elektroniski. Tāpat ir iespēja no jebkuras pasaules vietas
nosūtīt elektroniski parakstītus dokumentus, kas faktiski uzreiz ir pamats kāda konkrēta jautājuma risināšanai, un nav vairs jānāk klātienē vai jāsūta pa pastu. To visu var izdarīt ļoti ātri, ērti ar šo ID karti. Un, tas lielākais iegūms ir iespēja autentificēties e-vidē. Jā, un es saprotu, ka šo EID karti būs iespējams arī saņemt tiem mūsu tautiešiem, kas uzturās ārvalstīs. Jā, es pareizi sapratu. Tieši tāpat kā pasi vēstniecībā. Jā, un tad arī tas iegums ir, ka vēl esot pat ārvalstīs var pēc nepieciešamības piekļūt šiem jau valsts kādiem pakalpojumiem un kaut kādām iesniegumu veidlapām un tā tālāk. Jā, tas tiešām, es domāju, būs ļoti noderīgi. Vai ir zināms, kad šīs EID kartes mūsu šiem ārvalstu tautiešiem būs pieejamas un kad šis tiks ieviests? Attiecībā uz to pieejamību, to jebkurš, ja vēlas, var kaut vai šodien iegūt. Principā jau visu laiku arī kopš tika ieviestas EID kartes, viņas ir iespējams saņemt, bet tā novitāte ir tāda, ka no 2005. Gada šī karte ārvalstīs dzīvojušiem arī kļūs obligāts personu apliecinošs dokuments. Pašreiz mums likumā ir noteikts, ka ir vai nu pase, vai nu personas apliecība. Bet tātad no 2025. Gadā ārvalstīs dzīvojušiem būs arī personas apliecība. Mums šeit uz vietas dzīvojušiem tas viss jau ir no 2023. Gada. Jā, manuprāt, ļoti ērti tas būs un arvien vairāk paplašinās šis pakalpojumu loks, kurš ir pieejams arī e-vidē un kur mums pat nav klātienē jāpiedalās. Manuprāt, jā, tiešām tas būs ļoti ērti. Jā, es domāju, ka mēs esam apskatījušas visus tādus būtiskākos jautājumus, gan par dzīvesvietas deklarēšanu, gan par uzturēšanos arī, ja ģimenes loceklis nav Latvijas pilsonis. Vēl par deklarēšanos no savas puses gribētu pateikt, ka jā, tas ir būtiski ne tikai tāpēc, lai izpildītu varbūt šo likuma normu, bet tas ir būtiski arī tādā ziņā, ja mēs, teiksim, persona vai ģimene atgriežas Latvijā, šī deklarēšanās būtiski arī, lai varētu saņemt šos pašvaldību pakalpojumus un valsts šos pakalpojumus, jo zinām, ka dažādi gan atbalsta mehānismi, gan pabalsti ir piesaistīti arī pie šīs deklarētās dzīvesvietas. Tāpēc arī tīri no praktiskā viedokļa tas būtu svarīgi ātri un laicīgi izdarīt, lai būtu šie pakalpojumi pieejami. Un arī tai starpā noteikti grib pieminēt, ka šī deklarētā dzīvesvieta arī ir svarīga no tāda viedokļa, ka saistībā ar mūsu nodokļu rezidenci un šiem nodokļu jautājumiem, jo arī deklarētā dzīvesvieta un uzturēšanās ir saistīta ar nodokļu rezidences noteikšanu. Tāpēc būtiski, lai mums visas lietas ir sakārtotas, lai mums viss atgriežoties Latvijā notiek veiksmīgi. Teikšu Arvīdam paldies par šo eksperta viedokli un šo skaidrojumu. Ceru, ka visi šie jautājumi un mūs arī šie raidījumi palīdzēs daudz vieglāk mūsu tautiešiem atgriezties Latvijā un mazinās šīs neskaidrības un šis atgriešanās process būs viegls un mierīgs. Un arī gribu aicināt mūsu skatītājs pieslēgties arī mūsu nākamajam raidījumam, kurš norisināsies 29. aprīlī. Un šī raidījuma tēma būs viss, kas ir saistīts ar uzņēmējdarbību. Tātad par uzņēmējdarbības uzsākšanu un atbalstu arī tātad uzņēmējdarbībai. Paldies visiem skatītājiem, paldies Arvīd par piedalīšanos raidījumā un skatītājiem uz tikšanos arī mūsu nākošajos raidījumos. Paldies un visu labu! Visu labu!